apsolī, Latvija mēģina iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. 2208 dejotāji šodien Vecrīgā mēģināja uzlabot Ginesa rekordu kategorijā garākā deja. Līdz šim garākā deja reģistrēta pērn Hongkongā. Tajā piedalījās 1048 cilvēki. Latvija Gatves dejā atbildējusi ar 2 reiz lielāku dejotāju skaitu. Tādēļ pastāv lielas cerības, ka Ginesa rekordu grāmatā Latvijas vārdu varēs lasīt atkal un atkal. No Vecrīgas ziņo mana kolēģe Gunita Āre. Sestdienas pirmpusdiena Vecrīga pulksteņrādītāji tuvojas atzīmē 12. Vecrīgas centrālā iela ir pilna ar nosalušiem, tomēr smaidīgiem tautas tērpos ģērbtiem cilvēkiem. Tie ir no gandrīz visas Latvijas sabraukušie tautas deju dejotāji, kurus vada viens mērķis – uzstādīt Ginesa rekordu pasaulē garākās dejas izdejošanā. Drusciņi vēsi, bet labi, mēs izturēsim. Mēs to darām par godu Latvijas dzimšanas dienai. Otkārt, pasaule par mums zinās vairāk, jo tas tomēr ir tāds fenomens, nekur tā nedejo kā pie mums. No Latvijas Universitātes Rāņu bulvārī līdz Rīgas Tehniskajai universitātei aizvijās 2208 dejotāju rinda. Lai visi dzirdētu virsvadītāju Ulda Šteina komandas un mūziku, talkā tika aicināts Latvijas radio. Arī izšķirošais signāls sākt deju atskanēja no radio studijas. Ir izskanējuši Ulda Šteina ievadvārdi, dejotāji, esiet gatavībā, tūlīt sāksim dejot. 3, 4. Piecas minūtes un 14 sekundes ilgajai dejai noslēdzoties, dejotāju prieks bija nevaldāms. Pasaules rekordu veidotāji ir pārliecināti. Mums viss izdevās un pasaulē būs vēl viens iemesls atzinīgi uzsmaidīt mazajai dejotāju valstiņai. Latvija ļoti maza. Latviju daudz kur nepazīst, kā bija šoreiz. Šodien, šo vasarā Šveicē. Un tāpēc arī ir jāparāda, kas mēs esam. Ka mēs esam ļoti, ļoti bagāti. Lai rekords tiktu reģistrēts, visam bija jārit pēc noteikumiem, par kuru ievērošanu bija uzticēts rūpēties eksprezidentai Vairaivītei Freibergai, ģenerāla prokuroram Jānim Maizītim, dzejniekam Jānim Pēteram, dramaturgam Paulam Putniņam, dziedātājai Ancai Krauzei un pavāram Laurim Aleksējevam. Viņi par dejotāju sniegumu bija sajūsmā. Svarīgāk par to pašu domu par rekordu ir tā piedalīšanās sajūsma un prieks, ko es redzēju visu šo jauno cilvēku acīs, viņu gatavība kaut ko darīt Latvijas 90. Gada dibināšanas atcerē pa godu. Ļoti skaisti bija, tiešām ļoti aizraujoši. Man bija prieks arī ar grupām kopā pēc tam pa piemiņu nofotografēties. Es ceru, ka viņi man atsūtīs kādu foto. Pārsteidzošākais, kā jau mums visiem ir tas dziesmu un deju svētku, atkal šī kopības sajūta, ka visi iet uz vienu mērķi un viņi to grib izdarīt un viņi to var arī izdarīt. Un tas arī bija tas, es uzskatu, foršākais. Arī pasākuma idejas autors, tautas deju ansambļa Vektors vadītājs Ulris Steins bija iepriecināts par dejotāju paveikto. Viss tika nodejots perfekti. Paldies visiem dejotājiem, visiem vadītājiem, visiem liels paldies. Tās bija skaisti. Gan novērotāji, gan 99 kolektīvu vadītāji jau šodien saņēma organizētāju paldies un apliecinājumu dalībā Ginesa rekordu sasniegšanas mēģinājumā. To, vai tas būs izdevies, uzzināsim pēc aptuveni mēneša. Gunita Āre, Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Latvijas zvērinātu advokātu padomu